Ļoti daudz diskusiju ir par badēšanos. Kā ir labāk, vai ēst biežāk, mazāk, vai neēst vispār, vai taisīt reizi nedēļā badēšanos, vai taisīt lielas badēšanās. Pirmkārt, jau pats vārds badēšanās īsti nenorezonē. Droši vien labāk ir teikt, taisīt ēdiena pauzi, vai atturēties no ēšanas, vai attīrīties. Kaut kā savādāk droši vien pirmkārt. Otkārt, skaidrs ir tas, ka katram cilvēkam tas būs individuāli. Un tas ir jāsaprot, kā pareizi darīt. Jāsaprot ķermeņa uzbūve, kā strādā ķermenis, kā strādā zanotrakts, kā strādā limfatiskā sistēma, lai badētos. Ja? Bet principā jāēd ir mazāk, tas ir skaidrs. Jāēd saldais sākumā augļi un dažādas cukuru saturošas vielas, ja cukuru lieto, kas nav īsti ieteicams. Vispirms, piemēram, no rīta un vēlāk ir jālieto drusciņi stiprāks ēdiens, tas, kas vairāk garšo, un principā pilnīgi pietiek ar 2 ēdienreizēm dienā, viegla ieiešana no rīta puses un pusdienlaikā paēst kārtīgi. Bet katram tas būs savādāk. Jebkurā gadījumā jāēd ir mazāk, jāēd ir vairāk zaļas vielas, tātad svaigas vielas, jāēd ir pārsvarā dienas otrajā pusē, vakaros nav vajadzīgs ēst, un jākustās daudz, ir jālieto ūdentiņš pietiekošā daudzumā, tīrs ūdens, un ir jābūt pozitīvam droši vien savās domās un darbos, un tad viss ir kārtībā, bet tādas vienotas, precīzas badēšanās, kā ir pareizi, tagad intervālā badēšanās ir pareizāka un tā mazas porcijas badēšanās, ka tu mazāk ēd, ir pareiza, vai 24 stundas neēst, kas arī ļoti vienkārši izdarīja vienā pusdienlaikā beidzēst, līdz vakaram neēd, un otrā dienā no rīta nepēd un pusdienlaikā ēd, un arī 24 stundas sanāk tas atpūtas cikls organismam, kas ir ļoti labi, ja tā var izdarīt. Vienmēr neēšana, mazāka ēšana, retāka ēšana un svaigāka ēšana vienmēr būs veselīgāka ķermenim. Esiet sveiki un veseli!